Es par zinātni nedomāju. Mana mamma bija teikusi, Dēliņ, tu būsi doktors, un es ar tādu, kā saka, pārliecību gāju līdz dokumentu iesniegšanai Rīgas medicīnas institūtā. Bet par cik es jau Rīgā biju bijis, ja, daudzi, teiksim, kas no laukiem atbrauc uz Rīgu, viņiem tas ir notikums pats par sevi, sākas viņu pieaugušu cilvēku dzīvi. Bet es jau Rīgā biju bijis, es jau visu zināju, kā tāda pilsētas dzīve funkcionē. Un par cik es gribēju studēt medicīnu, es aizgāju iesniegt dokumentus Rīgas medicīnas institūtā un ieraudzīju izkārtni. Maskavas 2. medicīnas institūts, biofizika, viena vieta. Un par cik es nācu no matemātikas un fizikas vidusskolas, man likās, ka tas ir priekš manis. Un ilgi nedomājot, iesniedzu dokumentus. Es braucu uz mājām, mammai izstāstīju vecākiem, viņa nobirdināja asaru un teica, nu, tad tā tam būs būt. Un tad sākās mans dzīves posms 11 gadi Maskavā. Es 6 gadi studēju biofiziku, medicīniskās bioloģijas fakultātē. Es pateikšu dažus vārdus par to. Pēc tam 2 gadi stažējos biofizikas katedrā un 3 gadi biju klātienes aspirants. Maskavā es studēju vislabākajā Padomju Savienības, tas ir interesanti, vislabākajā Padomju Savienības medicīnas institūtā. Vispār es esmu beidzis 2 labākos Padomju Savienības medicīnas institūtus.